Siguldas apkārtne jau vēsturiski bijusi bagāta dažādām mistiskām un cilvēka dvēseles skaistumu bagātinošām vietām. Un viena no tām ir noteikti viesu māja Brūveri, kas šajā apkārtnē izceļas ar plašu piedāvājumu ikvienam atpūtas cienītājam. Visi, kuri izbaudījuši, nekad neaizmirsīs īpašo gara pieskārienu Velna alas pirtī. Tā nav pirts, kurā uzdzīvot un vaļāties uz lāvas līdz spēka izsīkumam. Tā ir radīta ikvienam, kurš saprot, cik veselīga un pašsajūtu uzmundrinoša ir kārtīga latviešu pirts. Tā, atrodamies viesunamā Brūveri. Pirtskola organizē kārtējo nometni, rudens slotu. Šādas nometnes pirtskola organizē 2 reizes gadā. Ziemas slotu un visu laiku bija vasaras slota, tagad mēs kaut kāds jauninājums parādījās, mums ir rudens slota. Protams, ikdienā ik katrs, kurš vēlas izzināt pirts noslēpumus, ir lepni gaidīts akreditētajā pirts skolā. Tajā šobrīd mācās vairāk nekā 70 audzēkņu, kuri šīs zinības izmanto savam priekam vai arī papildus ienākumiem pēc darba. Cēsīs mēs norganizējām pirts skolas Sēsu filiāli un tad mācījāmies. Jāteic ļoti nopietni, es domāju, ka tas būs kārtējais ķeksīts, kā ļoti bieži mācības notiek, tad šeit mācības bija nopietni. Katru otro sestdienu un svētdienu. Nometnes laikā darbojās pirts virtuve, kurā itin katrs var uzzināt par augu valstību, dažādu sakņu pozitīvo iedarbību uz cilvēka organismu un ķermeni. Turklāt psihologu pavadībā izejot labirintu ar jautājumu palīdzību, itin katrs var uzzināt atbildes uz sasāpējušajiem jautājumiem, kā arī gūt padomus, kā risināt savas dzīves problēmas. Jebkurš, kam interesē pirts lietas, jebkurš, kam interesē apgūt papildus informāciju, viss ir gaidīti, mīļi gaidīti, informācija regulāri var pieejama gan mājaslapā, gan Facebookā, gan draugos. Jā, un nākošā gadā, 2.–3. jūlijā, būs 2. latviskie pirts svētki Brīvdabas muzejā.